Hello, labrītiņ! Es jau no jums visiem nerādīšu, kā es griezu sīpoliņus, vienu smalki sagriezu sīpoliņu. Nu, protams, es viņu iebēru krējumā. Jā, man tur ir tomāts ar krējumu skābo. Nu tā, un es taisu sev brokastis. Nu, protams, es esmu tur rupjā maizīte, redz, šī tāda te maizīte, jā, tas mūsu Valmieras Miķelītis. Nu, un tad veseli čupa ar krējumiem. Krejumu mērķis ar, ko es runāju, sāls, melnā, kalnu sāls, tomāts, un 2 tomāti. Un krējums. Nu, ir ģeniālākās brokasts. Tev tā ir. Neko nevajag dzert klāt. Dzers pēc 2 stundām, ja gribēt dzert. Jo ēdienā jau pilnīgi viss, kas pietiek. Bet zinu, ko es darīju pirms tam? 2 dienas pirms tam es uztaisīju ģenerālu tīrīšanu sevī. Jā, tā ir tāda metode. Brīdienī. Ja tu esi kādu laiku tīries, tad tā metode ir krastā iet. Ja tu to neesi darījis neko ar sevīm, tad ir bišķiņ ciešanas. Un dažām labām viņas ir pat tādas kārtīgas. Tad varbūt galvas sāpes, vemšanas, nelabas dušas un vispārējais. Bet, ja tu gribi pēc tam forši justies, viegli, būt atbrīvots no visādiem krāmiem, kas ir kaut kur sakrājušies iekšpusē, jo, ziniet, ar visu veidu pārtiku mēs saņemamies, visāds mēstus. Tajā pašā laikā arī, tur iekšā dzīvo dažādas parazītu kolonijas. Mēs jau viņas nezinām. Bet no laikiem viņas tur vienmēr krājās, jo imunitāte dzīvo zarnās. Kurš te var iztīrīt zarnas, vai ne? Nu tā, tātad man ir viena baigi foršā metode, kuru laiku pa laikam vismaz gadā reizi es piekopju. Bet, ja ir draņķīgas sajūtas un jūties, ka pat tās ir šņolbelis, ka pat ir galvas sāpes vai, teiksim, drebuļi, krata un virina, un tu saproti, ka pat ir vāks uz ezera, tad šitā te metode jālieto, tā biežāk. Tā, pagadām tā, bet es ķeros pie savām brīnišķīgām brokastīm, kas man būs arī pusdienas, un līdz vakaram man droši negribēsies ēst, jo tad pēc šitās tīrīšanās vienkārši negribās ēst. Arī tu ierēdi vienreiz un mazliet, un tev pietiek. Tā man bija vakardien. Tu bišķiņ iekot kaut ko, iedzer ar garšu. Tu uzreiz ar garšu izbaudi kafē, latē. Latas kafija, jā, vakardien. Tajā Dunas ielas Sky on More. Jā, kas pa kafiju? Baudi. Un uzreiz tu jūt tādu garšu. Saprotiet? Bet, kad cilvēks ilgstoši netīra sevi, gan mentāli, gan arī fiziski, tad nejūti garšu tam ēdienam vai dzērienam. Tā, un pagaidām teikšu visu labu uz labām sajūtām.